Es apmeklēju restorānu gadiem, kurš ir mūsu ģimenes, piemēram, iecienītais. Mums tur patīk apkalpošana, ir izcils ēdiens, atmosfēra. Viss ir perfekti, mēs tur atgriežamies un atgriežamies. Bet notiekās kaut kas viens, mēs saņemam šajā pašā vietā negatīvu pieredzi. Viss. Tūlīt ir selfija, tūlīt ir dalīšanās, tūlīt ir sociālie tīkli, tūlīt kāds, kas piebalsa un saka, jā, bet es arī, un man arī ir viedoklis gluži tā kā negatīvo vienmēr atradīs, ar ko dalīties. Stāsti par to, ka mēs maz dalāmies ar pozitīvo, un tāpēc arī sabiedrībā veidojās šis te ieskats par to, kad, kas tad ir aģents, vai viņu vispār vajag, bet paskaties, viņi arī visi kļūdās un apskaties, izrādās, es neesmu vienīgā, bet kur paliekās tie labie darbi, kas ir izdarītie smagie darījumi, kas ir izieti cauri, par tiem klusē.